Kas ir līdzatkarība un kā tā veidojās? Līdzatkarība pamatā ir tāda problēma, ka cilvēks nevar pavadīt laiku viens pats ilgstoši. Viņam gribas būt attiecībās, uzmanībā, kompānijā, lai kāds viņam dod atgrieznisko saiti, lai viņu novērtē, un ar sevi šim cilvēkam ir grūti pavadīt laiku. Kāpēc? Iedomājies bērnu, kurš savā bērnībā ir pēc idejas pilnīgs, brīnišķīgs, pietiekošs, bet notiek visādi notikumi, mamma pietrūkst, tētis pietrūkst, vecāki izdara kaut kādus pārdarījumus, māsa, brālis, auģa vecāki vai skolas apstākļi. Sāpina daudz, caur dažādiem notikumiem. Un tam bērnam nekas cits neatliek, kā atrast, kā sadzīvot un tikt uz priekšu ar šīm sāpīgām emocijām. Un viens no biežākajiem risinājumiem neapzināti ir tāds, ka bērns aiztaisa tādas kā durtiņas uz jušanu. Jušanu tai skaitā mīlestību, dot sev novērtējumu, justies pietiekoši, just gandarījumu, just dzīves prieku. Jo tad, kad mēs kaut ko sevī aiztaisam, noslēdzam, tam ir sekas uz visu. Un tad šāds cilvēks, kuram fundamentāli vajag mīlestību, viņam vajag rūpes, bet viņš ir aiztaisījis šo šļūteni ciet, viņš meklē šo novērtējumu un atzinību, kur? Citos. Tur parasti sākās līdzatkarība, šīs vēlmes dabūt novērtējumu, mīlestību no citiem, un to var risināt. Bet par to citos manos video.